Labi, ķersimies klāt. Šodienas stāsts ir par kādu īpašu vitamīnu, kas, izrādās, ir atslēga uz mūsu ķermeņa enerģiju. Tā ir viela, kuras trūkums reiz izraisīja burtiski postošu epidēmiju, un tās atklāšana aizsāka pilnīgi jaunu ēru zinātnē. Viss sākas ar mīklu. Kā gan kaut kas tik šķietami nevainīgs kā rīsu pulēšanas mašīna varēja izraisīt masveida veselības krīzi, kas sakrupļoja tūkstošiem cilvēku? Izrādās, atbilde slēpās pašos rīsu graudos. Tagad, lai atrisinātu šo mīklu par rīsiem un slimību, mums jādodas nelielā ceļojumā pagātnē, uz Āziju, 20. gadsimta sākumā, kur šī krīze sasniedza savu kulmināciju. Un lūk, šī laika līnija, tā atklāja kaut ko patiesi traģisku. Simptomi, kas bija zināmi jau senatnē, pēkšņi pārauga milzīgā epidēmijā tieši tad, kad jauna tehnoloģija mainīja cilvēku galveno pārtikas produktu. Iedomāsimies, miljoniem cilvēku, īpaši tie trūcīgākie, kuru uzturs balstījās gandrīz tikai uz rīsiem, pēkšņi sāka ciest no mīklainiem nervu un sirds darbības traucējumiem. Pats nosaukums beri ir neticami trāpīgs. Tas lieliski apraksta vienu no slimības mokošākajiem simptomiem, to milzīgo muskuļu vājumu un koordinācijas zudumu, kas lika cilvēkiem staigāt burtiski līgojoties kā aitiņām. Bet kas pie velna bija šīs briesmīgās slimības cēloni? Lūk, tagad no problēmas pie tās atrisinājuma, pie atklājuma, kas visu mainīja un iepazīstināja pasauli ar pilnīgi jaunu uzturvielu kategoriju. Un te nu uz skatuves parādās zinātnieks Kazimīrs Funks. Viņš ne tikai atrada zāles pret beri, bet padomājiet tikai, viņš radīja vārdu, ko mēs lietojam katru dienu – vitamīns. Viņš atklāja, ka rīsu klijās, tieši tajā daļā, ko noņēma pulēkšanas mašīnas, ir dzīvībai svarīgs slāpekļa savienojums, jeb āmīns. Un viņš to nosauca par vita-āmīnu, dzīvības āmīnu. Un lai gan vēlāk izrādījās, ka ne visi vitamīni ir āmīni, šis ģeniālais nosaukums palika uz visiem laikiem. Tātad šī mistiskā viela ir tiamīns, ko mēs labāk pazīstam kā B1 vitamīnu. Un tas ir absolūti neaizstājams, jo mūsu ķermenis to pats neražo. Mēs to varam uzglabāt tikai pavisam nedaudz, kas nozīmē, ka tas regulāri katru dienu ir jāuzņem ar uzturu. Un te nu ir mūsu sākotnējās mīklas atrisinājums – melns uz balta. Viss noslēpums slēpās rīsa apvalkā. Pilngraudu rīsos, kurus cilvēki ēda gadsimtiem ilgi, bija pietiekami daudz tiamīna. Bet, kad pulēšanas mašīnas noņēma šo vērtīgo ārējo slāni, lai iegūtu tīrākus, baltākus rīsus, tiamīna daudzums samazinājās gandrīz 7 reizes, un tā radās masveida deficīts. Vēsturi esam noskaidrojuši. Bet ko tieši šis vitamīns dara mūsu ķermenī šodien, un kāpēc tas ir tik svarīgs? Izrādās, tiamīnam ir 3, galvenie uzdevumi. Tas ir dzinējs mūsu enerģijas ražošanai, sargs mūsu sirdī un diriģents visai nervu sistēmai. Paskatīsimies uz katru no tiem nedaudz tuvāk. Tātad, pats galvenais ir šis. Iedomāsimies, ka katra mūsu ķermeņa šūna ir kā maza spēkstācija. Tiamīns ir tā dzirkstele, kas iedarbina dzinēju, ļaujot šīm spēkstācijām pārvērst apēstos ogļuhidrātus enerģijā. Bez šīs dzirksteles, viss process vienkārši apstāja. Un tieši tāpēc tiamīna trūkums vissmagāk skar sirdi un nervus. Šī orgāni ir īsti enerģijas vampīri, tie patērē milzīgu tās daudzumu. Sirds muskulis strādā bez apstājas visu mūžu, un nervu sistēma pastāvīgi raida elektriskos impulsus. Bez pietiekama tiamīna daudzuma tiem vienkārši aptrūkstas degvielas. Labi, skaidrs. Tiamīns ir vitāli svarīgs, bet kur to dabūt? Kā nodrošināt, lai mūsu šķīvī būtu pietiekami daudz šīs enerģijas dzirksteles? Un lūk, šajā sarakstā varētu būt daži pārsteigumi. Pašā augšgalā ar vienādu rezultātu ir cūgaļas fileja un zemesrieksti. Tiem seko pākšaugi, piemēram, zirņi, un, protams, pilngraudu produkti. Tas atkal un atkal apstiprina, ka neapstrādāti pilnvērtīgi produkti ir labākais avots. Un cik daudz tad īsti vajag? Augstākā ieteicamā dienas deva ir 1,4 mg, un tā ir nepieciešama pusauģiem puišiem, kas ir tikai loģiski. Viņu organisms piedzīvo strauju augšanu un ir kā īsta enerģijas patēriņa mašīna. Lielākajai daļai pieaugušo pietiek ar nedaudz mazāk.
apmēram no 1 līdz 1,3 mg dienā. Bet te ir āķis. Dabūt tiamīnu ar pārtiku nav nemaz tik vienkārši, jo tas ir viens no trauslākajiem vitamīniem. Karstums, ūdens un pat cepamais pulveris var to iznīcināt. Piemēram, vārot dārzeņus un vienkārši noliejot ūdeni, liela daļa tiamīna aiziet izlietnē. Vai cepot maizi ar cepamo pulveri, var pazaudēt vairāk nekā pusi no šī vērtīgā vitamīna. Lai gan tādas lielas beri-beri epidēmijas, protams, ir pagātnē, tas nenozīmē, ka tiamīna trūkuma risks ir pilnībā pazudis. Paskatīsimies, kam mūsdienās ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Mūsdienās riska grupas izskatās pavisam citādāk. Tie vairs nav cilvēki, kas pārtiek tikai no pulētiem rīsiem. Tie cilvēki, kuru organisms kāda iemesla dēļ nespēja pienācīgi uzsūkt vai izmantot tiamīnu. Un, kā redzams, iemesli var būt ļoti dažādi, no dzīvesveida izvēlēm līdz konkrētiem veselības stāvokļiem. Alkohols šajā ziņā ir īpaši bīstams. Tas tiamīna līdzsvaram dod, tā teikt, trīskāršu sitienu. Tas bojā zarnu gļotādu, kas traucē uzsūkšanos, tas liek nierēm izvadīt vairāk tiamīna un tas traucē tā aktivizēšanos aknās. Tāpēc smags tiamīna trūkums ir ļoti bieži sastopams cilvēkiem ar alkohola atkarību. Un lielākā problēma ir tā, ka paši pirmie simptomi ir, ļoti nekonkrēti. Apetītes zudums, aizkaitināmība, nogurums. Tos ir tik viegli sajaukt ar parastu stresu vai pārslodzi, un tas ļoti apgrūtina problēmas saulaicīgu atpazīšanu. Labi, laiks visu salikt pa plauktiņiem. Kas ir galvenais, kas jāatcerās par šo neaizsaicāmo enerģijas vitamīnu? Tātad, ko mēs šodien uzzinājām? Pirmkārt, tiamīns ir mūsu enerģijas pamatu pamats. Otrkārt, stāsts par beri-beri mums māca, ka vislabāk to meklēt dabīgos, maz apstrādātos produktos. Tāpat ir vērts atcerēties, ka tas ir trausls. Veids, kā gatavojam ēdienu, ir tikpat svarīgs kā paši produkti. Un, lai gan lielās epidēmijas ir pagātnē, noteiktām riska grupām joprojām ir jābūt ļoti uzmanīgām. Un tas viss mūs noved pie viena pēdējā, bet ļoti būtiska jautājuma. Stāsts par pulētajiem rīsiem lieliski atgādina, ka kuņģa piepildīšana nevienmēr nozīmē ķermeņa apgādāšanu ar enerģiju. Ir vērts padomāt, vai ikdienas ēdienkārte patiešām nodrošina to dzirksteli, kas nepieciešama mūsu šūnu spēkstacijām.